Jēkabpilieši ievērojuši, ka no tautās augtā pils dīķa, jeb Krustpils Dzirnava ezera ir pazudis ūdens. Tas radījis jautājumus un bažas. Šobrīd mākslīgi veidotās ūdenskrātuves uzpludinājums ir gandrīz pilnībā izžuvis un atklātais dīķa gultnes skats ir neierasts un nepievilcīgs. Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka oktobra vidū veicot pils dīķa slūžu apsekošanu tika konstatēts bojājums aizvaram. Slūžu dēļu apakšējā daļā bija izveidojusies sūce un paši dēļi bija nolietojušies. Ūdens līmenis tika pakāpeniski pazemināts, lai varētu izvērtēt situāciju. Pēc stāvokļa novērtēšanas vietvara pieņēma lēmumu slūžas remontēt. Pašvaldībā šobrīd veic aprēķinus, lai noteiktu slūžu remontdarbu izmaksas. Tāpat plānots attīrīt pils dīķi no sanesumiem un dūņām, taču šim darbam nepieciešams papildu finansējums. Slūžu remontdarbi jādara mazūdens periodā, ja netiks pieņemts lēmums par mākslīgā uzpludinājuma tīrīšanu, tad pavasarī sakārtosim slūžas un piepildīsim to dīķi ar ūdeni. Bet, ja būs pieņemts lēmums, ka mēs arī tīram to pašu dīķi no sanesumiem, tad būs ilgāks periods jāpagaida, kamēr veiksim darbus. Krustpils ūdensdzirnas pirmo reizi vēstures avotos minētas 1784. gadā, kas norāda, ka uzpludinātais Dzirnava ezers ir pastāvējis vismaz kopš 18. gadsimta, kļūstot par nozīmīgu kultūrvēstures objektu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi un nesteigāt pa ūdenskrātuves izsīkstošo gultni. Aicinātu cilvēkus nelīst tajā pils dīķī, neskatīties. Ir jāskatās, kur tu ej un kur tu spēr to savu kāju. Pērn ziņojām, ka pašvaldība veicot slūžu apsekošanu konstatēja nopietnus konstrukciju bojājumus. Tādēļ tika nolemts nomainīt nolietoto konstrukciju seguma daļu un atjaunot slūžu stiprinājumus, tostarp nomainot trošu sistēmu, lai uzlabotu slūžu drošību un ilgtermiņa izturību. Katrīna Strode, Kaspars Daniļevičs, Vidusdaugavas televīzija.